Izdegšana ir izplatīta problēma visā pasaulē, kas skar cilvēkus dažādās profesijās un nozarēs. Darba devēji arvien vairāk atzīst, ka ir svarīgi risināt izdegšanas problēmu, izmantojot darbinieku atbalsta programmas un veicinot izpratni par garīgo veselību darba vietā. Kādi ir simptomi izdegšanai un kuri faktori to veicina, par to šodienas video. Esiet sveicināti atpakaļ manā kanālā, mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Pēc definīcijas izdegšana ir ar darba organizāciju saistīts izsīkuma stāvoklis, ko raksturo izteikts nogurums, samazināta spēja regulēt kognitīvos un emocionālos procesus un mentālā distancēšanās. Mūsdienās izdegšana strādājošo cilvēku vidū pārsniedz 50%, un palīdzošo profesiju vidū tādi kā mediķi vai glābēji, izdegšana ir vēl augstāka, tie ir 70%. Pie izdegšanas var novest divi galvenie tādi faktoru bloki. Pirmais, tas ir ar darba organizāciju saistītie cēloņi, tādi kā pārslodze darbā, neefektīvie darba procesi, augsts spiediens vai haotiska vide. Darbinieki izdeg arī, ja viņiem trūkst ietekmes uz savu darba procesu, kā arī ir augstas profesionālās prasības vai administratīvie pienākumi. Ja darba pienākumi ir neskaidri un ja pastāv darba un šī brīvā laika konflikts, kad pēc darba dienas beigām cilvēks vēl joprojām turpina domāt par darbu un risināt darba jautājumus savā brīvajā laikā. Izdegšana iestājās arī, ja ir nepietiekams atbalsts vai netaisnīgs novērtējums no darba vadītāja puses, un liela loma izdegšanā ir arī darba stundām. Iesaistītai pārslodzēji, proti caur naktsmaiņām, caur garām vai nenormētām darba stundām. Un otrs tāds liels faktoru bloks, tas ir individuālās iezīmes, kas noved pie izdegšanas. Proti, biežāk izdeg sievietes, cilvēki, kas ir vecumā līdz 55 gadu vecumam, vairāk arī izdeg jauni speciālisti ar īsu profesionālo pieredzi un cilvēki ar zemu materiālo nodrošinājumu, vientuļnieki un neprecētās personas. Kā arī izdegšanai ir pakļauti neirotiski cilvēki. Tas ir tādi, kuriem ir pastiprināts šīs nemieras un satraukums bez iemesla. Vairāk arī izdeg cilvēki ar tā saucamo A-tipa uzvedību. Tie ir ļoti pašpārliecināti, pašpietiekami, konkurētspējīgi un impulsīvi, nepacietīgi un ar tādu ļoti lielu paškritiskumu cilvēki. Tie ir lieliski cīnītāji, viņi cenšas sasniegt savus mērķus un to sasniedzot, diemžēl, nejūt lielu un pietiekošu gandarījumu, jo bieži vien viņu realitāte nesakrīt ar to, ko viņi bija sagaidījuši. Uz izdegšanu ir tendēti arī apzinīgi darbinieki un ar lielu garīgu noturību, tie, kas var sakost zobus un darīt, pārkāpjot savas spējas un robežas. Arī personas izdeg biežāk, kuras ir ar kompulsivitāti, tie, kuri veic darbības vai rituālus, lai šo savu iekšējo trauksmi mazinātu. Darbiniekiem, kuri bijuši pakļauti fiziskai, emocionālai vai seksuālai vardarbībai darba vietā, ir augstāki izdegšanas rādītāji nekā darbiniekiem, kuri ar to nav saskārušies. Ir pierādīts, ka pie izdegšanas noved arī ar darbu nesaistītie faktori, tādi kā problēmas ģimenē un tas, cik daudz vai maz ir savu šo personīgo iekšējo resursu, lai tiktu galā ar grūtībām darbā. Interesanti, ka ir konstatēts, ka izdeg arī vecākie un vairāk tie, kuriem raksturīgs jau šīs pirmie pieminētais neirotisms, jeb tāda individuālā psiholoģiskā īpatnība, kā pastiprināts nemieris un satraukums bez iemesla. Taču mazāk izdeg tie vecāki, kuri ir apzinīgi, proti tādi organizēti, efektīvi, kas ir ekstravērti un ar labdabīgumu, draudzīgi un līdzjūtīgi.
Izdegšanu var pavadīt sekundāri simptomi, tādi kā depresijas sajūta, kas, ja, piemēram, izdegšana saulaicīgi netiek atklāta un koriģēta, šī depresijas sajūta var padziļināties līdz jau klīniskai depresijai, kas prasa ārstēšanu. Sekundārs izdegšanas simptoms ir arī spriedzes uzvedība un arī psihosomatiskās izpausmes, tādas kā neizskaidrojamas sāpes, dažu vietu pā organisma vai kaut kur vienā vietā lokalizētas, neskaidras tirpšanas, reiboni, sirdsklauves un daudzi citi simptomi, kurus izraisa šie pastiprināti vai arī uztur psiholoģiskie faktori, tādas domas, emocijas un uzvedība. Šie simptomi īsti vēl nav izskaidrojumi ar audu vai orgānu bojājumiem vai saslimšanu, proti izmeklējot cilvēku šo sūdzību sakarā, nekāds objektīvs iemesls netiek atrasts. Bet es vēlos piebilst un akcentēt, ka, ja psihosomatisko simptomu cēloni, kā piemēram izdegšana vai trauksme, ja tie netiek saulaicīgi atrasti un ārstēti, tad pēc kāda laika ķermenis saslimst pa īstam. Un tad tas var attīstīties līdz objektīvām izmaiņām, kā augsts asinsspiediens, kā miokarda infarkts, dažādas autoimūnas saslimšanas, piemēram, vairogdziedzera autoimūnas tiroidīts. Ja? Pavainās imunitāti, uz kā fona parādās dažādas un biežas infekcijas, rodās dažādi hormonālie traucējumi un daudzas citas lietas var aiziet greizi. Izdegšana noved arī pie 3 aspektiem. Pirmais, tas ir emocionāls izsīkums, ko rada ar darbu saistītie psiholoģiskie centieni un pūles. Cilvēks jūtās iztukšots darba dienas beigās, bet smagajos gadījumos viņš jūtās iztukšots jau no rīta pamostoties. Tieši tajās dienās, kad ir jādodās uz darbu. Brīvdienās viņa sajūta var būt vieglāka, labāka, viņš jūt, ka ir vairāk spēku. Parādās arī nespēja emocionāli iesaistīties darba procesos, piemēram, komunikācijā ar kolēģiem. Otrs aspekts, pie kā noved izdegšana, ir depersonalizācija. Šie cilvēki ar izdegšanu apkārt, viņi tos cilvēkus redz un uztver kā objektus. Šie citi cilvēki, viņi netiek tūso pielaisti, notiek distancēšanās, parādās cinisms vai sarkasms, rodās vienaldzība, aizkaitināmība un izvairīšanās no saskarsmes. Un visbeidzot, trešais izdegšanas moments, pie kā tā noved, tā ir samazināta personīgā snieguma sajūta. Ir šī neefektivitātes izjūta, negatīvs vērtējums un neapmierinātība ar savu darba rezultātiem, šaubas par spēju efektīvi veikt savu darbu, ir grūtības pieņemt lēmumu un rezultātā jau objektīvi krīt darba kvalitāte un efektivitāte. Izdegšanas sekas uz fizisko veselību un psiholoģisko labsajūtu var būt ārkārtīgi smagas un izpausties kā, piemēram, miokarda infarkts, kuņģa zarnu trakta problēmas, ilgstošs nogurums, miega traucējumi, trauksme, depresija. Tāpēc katram no mums ir ārkārtīgi svarīgi aktīvi iesaistīties procesos izdegšanas mazināšanai un novēršanai. Proti katram izrādīt pašam par sevi šo iniciatīvu un veikt darbības, kur mērķis ir mainīt sevi, mainīt situāciju, lai panāktu sev labāku nākotni. Un savā nākošajā video es stāstīšu par praktiskām rekomendācijām, kā izdegšanu iespējams mazināt vai novērst vispār. Tāpēc es aicinu jūs pierakstīties kanālam, kas to vēl nav izdarījis. Tā katrs no mums var ienest savu artaviņu izglītošanas procesā par mentālo un emocionālo veselību. Jo katrs pieraksts kanālam, katrs komentārs vai laiks šim video palīdz sasniegt vairāk cilvēku un uzzināt par šajos video izrunāto. Un liels paldies jau visiem tiem, kas ir pierakstījušies kanālam. Man ir arī savs Instagram un Facebook tematiskie profili, kur informācija iznāk biežāk un tā ir daudzveidīgāka par dažādām tēmām, kas šeit vēl nav apskatītas. Droši piesekojiet arī vai nu pēc šiem QR kodiem vai linkiem, kas ir norādīti profilā zemāk. Un pašā noslēgumā es vēlos akcentēt,
ka, ja jūs vai kāds, ko pazīstat, piedzīvo izdegšanu, emocionālu vai fizisku izsīkumu, ir svarīgi šo rūpes par sevi izvirzīt kā prioritāti un meklēt atbalstu un medicīnisko palīdzību pie psihoterapeita, pie psihologa, lai saņemtu pienācīgu novērtējumu un atbalstu, kā arī ārstēšanu. Šodienai man tas ir viss. Paldies, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mani. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ un uz drīzu tikšanos. Atā!